Sveikts! Turpinot ceļojumu pa Ēģipti, esam nokļuvuši sestdienā, jeb spēles trešajā dienā, kā parasti šajos festivālos ir tikai viena sesija, vakar sesija, un izlemjam tā kā aizvadīt mierīgu rīta pirmo pusi, dienas pirmo pusi. Bija sākotnējā doma aiziet uz muzeju, apstīties kaut ko, bet Ļeņķina nobērza uz kājas, un man, godīgi sakot, muzeja arī nepārāk. Man, teiksim, labāk patīk dabas parki vai tādas lietas. Lūk, un izvēlos vienkārši pastaigāties, nopirkt tur saldumus mājām un pagulēt diendus, kas, principā, iespēju robežās vienmēr daru. Es pieņemu, ka tu izlasīji jau rakstu BK Sigulda blogā. Ja nē, tad es tev parādīšu, es viņu neatstāstīšu. Tad BK Sigulda LV ir blogs. Uzbrukt vai aizsargāties ir, ja tā var teikt, šī tēma. Ir neliela prelūdija tekstā, ko es šeit neatstāstīšu, bet ir šie 4 sadalījumi, pa kuriem es ceru, tu jau padomāji. Ja nē, tad var uzlikt tādu pauzīti, izlasīt, un tad tev būs vērtīgāk tīri no tāda praktiskā viedokļa nostītos šo to video. Pirms mēs ķeramies jau konkrēti pie sadalījumiem, tā viena no būtiskajām lietām, tad, kad ir pārsvars, nemēģināt iet, nezinu, ierakumos vai kaut ko nosargāt vai ko vai kā, tā kā līdz pārsvaru iegūšanai ir spēlēts, tad principā tā arī jāmēģina turpināt spēlēt. Lūk, vai 3% ir daudz? Nē, noteikti nav daudz. Mums var gadīties nepārāk laba sesija. Principā mums trešā sesija bija diezgan tāda, ne tā, ka ļoti slikta, bet viņa bija diezgan pagrūta, ja tā var teikt. Un savācām mēs tur, ja nemaldos, kaut kāds 56% vai kaut kas tāds. Labi bija tas, ka neviens nedabūja saucamo monstru sesiju. Varbūt tā, ka pat ja mēs savāktu 60%, kāds tur izšauta 70 kaut ko, tad pie ideāls spēles pat var neko neiegūt vai nesagūt vai ko vai kā. Lūk, sanāca tā, ka no 13 pretiniekiem mums bija diezgan daudz spēcīgu spēlētāju, 3 Krievijas pāri, tieši šie 2 sadalījumi pret Krievijas spēlētājiem. Trešais pāris mums arī viena naga liecina, tas ir Matuško, kas gan spēlēja ar sponsoru vai klientu un uz balvām nepretendēja. Kaut gan viņi laikam dabūja labākā jauktā pārbalvu. Lūk, plus vēl ar 2 vai 3 poļu pārējiem mēs uzspēlējām. Tā kā tā pretinieki bija visi spēcīgākie salīdzinot ar pirmajām 2 sesijām. Lūk, un tādi konkrēti pa sadalījumiem. Tātad tev ir 2. dūzis, duplets, 2. kalps un 7 labi krusti. Un visi nezonā. Partneris atklājas 1 ērcens, pa labi soli 1 pīķi, tur 2 krusti, 2 ērceni, kas ir labs kārts ar pīķu fitu, partneris pasē, un tur soli 3 pīķi. Lūk, tev ir jāpieņem lēmums solīt vai nesolīt. Protams, opcijas, ja solīt tikai 4 krusti, 3 beztrums, tā ir tāda utopija. Par labu solīšanai 2 lietas, mums ir 7, principā labi krusti, un partneris ir atklājies, pret ir principā vairāk. Viens ir tas, ka partnerim nav fits, otrs ir tas, ka mums ir 7-2-2, trešais ir tas, ka mums tomēr krustos iztrūkst 2 lielās bildes, un tas 9 pie tā, ka partnerim krustu maksimums ir 2, ir arī varbūt būtisks kārts. Lūk, 7-2-2 sadalījums ir slikti, un tas, teiksim, tās vērtības, pīķi, dūzis, viņš būtu labāk, ja viņš būtu kaut kur citur uzbrukt. Bet Ļeņķina sola 4 krusti. Es, principā, saprotu viņu solījumu. Un mazliet tālāk es vēl pamatošu tā kā viedokli, kāpēc tas tiek izdarīts. Un, principā, pie galda neviens nezina, kas notiek. Kurš uzbruk, kurš aizsargājās,
viņiem iekontrēt tik grūti. Laikam, iespējams, es vienīgais zināju, ka ir sūdu vagā, jo man bija tāds, maigi sakot, pievilkts atklājums. Bet tā arī ir, teiksim, sev par labi, es varu teikt, kāpēc es atklājos. Man ir 5-5 sadalījums, un mēs spēlējam pret Gromo Guļeviču. Un šeit no taktiskā viedokļa labāk būtu uzreiz tā kā mēģināt uzbrukt, sākt vai ko vai kā. Viņi negaidīs, ka man ir tik vājas kārtas. Tajā brīdī vēl nav zināms, ka man viņas ir tik vājas. Tikko ir Lienai Fits kādā no sarkaniem mastiem. Man ir labs uzbrukošais potenciāls. Zonalitāte ir tādā ziņā labvēlīga. Ja tur kaut kur es kritīšu, tas ir 50 pa stīķi tikai. Lūk, izspēle principā nav interesanti, jo pretinieks novistoja ātri un precīzi. Liena paņēma pirmo stīķi. Izgāja kāravā, gramos liek dūzi, izdod uzreiz nosist kāravu, pārēt pa pīķi, iziet vēlreiz nosit, paņem arcam dūzi, un principā Ļenai ir vēl jādod viens krusts. Labā lieta ir tā, ka viņi mūs neiekontrēja, protams, kaut ko viņi tur filozofēja, kuram no viņiem vajadzēja kontrēt. Āņa uztaisīja labi. Es domāju, ka labi nosolīja 3 pīķi, uzliekot lielāko spriedzi Ļenai. Bet beigās iznāca tā, ka mēs ar tādām sausām kājām izlīdām no ūdens. Man liekas, dabūjot pat ja ne vidu, tad plus mīnus tur bija 50%. Es precīzi neatceros. Lūk, otrais sadalījums jau ir man vairākas decīzijas jāpieņem sadalījumā. Pirmais ir, vai iet uz vienu krustu vai nē. Lūk, par labu iegājienam ir tas, ka man ir mažori. Es varētu ar vienu ērceni iet vai 2 krustiem, bet pret ir vairākas lietas. Pirmkārt, ir taktiskais. Jau ir pas, un viņš ir atklājis viens krusts, kas ir no 16. Nākamais ir, ka man tie masti ir vāji. Arcenos, ja man ir 5 kārtas, bet nav nekāds piekavīts, ar pīķis ir galīgi caurspīdīgs. Minora vērtības ir aizsardzības vērtības. Visbeidzot, zonalitāte man ir nelabvēlīga, un treškārt jau tīra statistika, ja man ir 12 punkti. Pretiniekam vismaz 16, atlikušie 12 sadalījušies pa vidu. Visbiežāk viņi spēlēs, viņiem būs vieglāk, pat ja tur partneriem būs vairāk kā 6 punkti, viņiem joprojām būs spēku pārsvars. Līdz ar to es izlēmu nopasēt. Vēl viena būtiska lieta, ka to es izdaru ļoti, ļoti ātri, un tas ir svarīgi šitajos gadījumos. Ātri pieņemt lēmumu, jo tāda kalibra spēlētājs kā Gromos, viņš, teiksim, tāds dīdīšanās izdarīs drīzāk pareizos secinājumus, kāpēc es tur esmu ieturējis kaut kādu pauzi un nenosolījis. Lūk, solīšana turpinās man tādā ziņā labvēlīgi, es neiegāju ar vienu beztrūmu, pozitīvi, tur 80 punktu vienmērīgi, 2 krustēmans, 2 pīķi, absolūti 4 pīķi, 2 beztrums, absolūti 4 pīķus, noliet 4 sarcens un gala kontakts 4 pīķi. Lūk, nākamā problēma jau man ir, kur uzbrukt. Principā mastu, kur uzbrukt, es atrodu, ja tā var teikt, viegli, pīķī, tas ir tabū gājiens, jebkurš minors, tas arī ir nepareizi, jo partnerim spēka nav, vai tur kaut kāds drīzāk nav, vai kaut kāds kriksīts ir. Lūk, vai uzbrukt ar arcenu dāmu, vai arcenu trīnieku. Te ir tā, ka es pat joprojām nezinu pareizo atbildi. Tur iespējams kaut kāda analīze varētu būt precīzāka. Es izgāju ar dāmu, ar domu, ka varētu būt vieglāk mums tālāk jau orientēties, ko vai kā. Atverās galds, tajā brīdī es uzreiz nožēloju, ka esmu izgājis ar dāmu, bet Hamans ir iemācījis, ka nekas nav beidzies, kamēr nav beidzies. Lūk, galds ir precīzi tas, ko pretinieks apsolīja. Saskaitot punktus, skaidrs, ka manam partnerim punktu visdrīzāk nav. Nevajadzētu būt, bet par to mazliet vēlāk. Lūk, pirmajā stīķī Gromos paņem dūzi, turpina pīķi dūzi, iziet ar krustu, diemžēl izgriežot man dāmu, un turpina pīķi kalvu. Lūk, nākamais lēmums man ir ņemt vai neņemt šo stiķi. Parasti atbilde
tāds vienkāršs padoms ir, ja man ir vecākā dakša, nu ar to saprotot, ja man būtu, piemēram, dūzis, nu, nezinu, tur dāma, ja, un viņam kungs. Tad es vēl varētu apsvērt domu palaist garām. Bet, ja man ir jaunākā dakša, respektīvi, ka man ir dāma, un viņam ir vecākā kāds, tad praktiski vienmēr ir pareizi ņemt stiķi. Jo te var būt vēl tā, ka galotnē var man kaut kā ielaist, ka man jāiet, ka es varu vispār pazaudēt, varbūt man ir ekstra, būs ekstra stiķis uz to mazo tarakāniņu. Tāpēc es ņemu pīļu dāmu, un atkal nākamais lēmums, kur man turpināt. Nu, joprojām iet pīķī vai kāravā ir nepareizi. Viens variants ir turpināt ar krustdāmu, tā kā kaut kāda sispa komunikācija. Nākamais variants ir jau tīri tāds psiholoģiskais, iziet arcenā, ka man varbūt bija, ka es biju uzbrucis no otrās dāmas. Man ir gari pīķi, jau zināmais, es neesmu iegājis, restīvi, ka vairāk drīzāk man ir vienmērīgs kārts, ka, lūk, varbūt šī gadījumā Andrēs uzliks kungi, ceļš viņam būs duplis arcena, nevis riskēs, jo viņam ir vislielās foskas, viņš var atļauties nosist arcenu un mēģināt sakasīt tur ekstra stiķus minorus. Tāpēc es turpinu ar ārcenu, Gromovs liek desmitnieku, var saprast, principā viņam arcena nav. Tās ir šī brīdī sliktas ziņas, jo izskatās, ka nu, jau ir ragi dūņās, ka viņš nevajadzīgās kārtas atmetīs, kaut gan nu, otrais dūs kalps kāravos solīja tikai vienu stiķi. Lūk, pretinieks turpina ar cenu kungu, izmet vēl vienu kāravu un iziet ar kāravu, un man pa pārsteigumu liek desmit. Tā ir atkal jāpārreķina, kas ir notiek. Principā tagad, ja es attiešu krustā, tad pretinieks nevarēs izdarīt visu, nu, ka izskatās, ka noteikti iegāzīšu viņu bez viena. Arī gips rāda, ka atgājiens krustā tagad gāž kontra. Lūk, es turpinu krustā. Gromovs paņem dūzi, atrumpē, un tā vietā, lai paņemtu kruststiķu un ieritinātos bez viena, noteikti tāds kā pārsteigums. Es domāju, ka viņš rēķinājās, ka mums kārava palikuši 1-1 un Ļenai dūzes, čatiet kāravos, un man pa lielu prieku mēs paņemam vēl divus stiķus un konflikts sagāžam 2-2. Rezultātā viss sadalījums ir beidzies mums ļoti labvēlīgi. Šis bija tuvu pie makša, ja tā var teikt, ieraksts. Un principā tas grūtais bija tas, ka Gromovs bija atklājis ar 15 punktiem vienu krustu, kur es domāju, ka pat pareizi, jo, ja apstāmies, viņam ir desmitnieks pie bildēm, 10, 9, 8 tur, devītnieks. Tie 15 punkti visi ir labi kontroļēni. Arī te ir tas taktiskais variants, ka mēs esam zonā, ka viņš grib kaut kā izspiest, nu, lai mums būtu grūtāk. Lūk, ja, piemēram, Aņai būs tur negāds, nu, tad viņi apstāsies visdrīzāk kaut kādā vienā beztrumpē vai daļējā ierakstā. Ja viņai būs pozitīvs kā tagad, viņam ir ļoti labs šans uz vinnēt, un mums būs grūti aizsargāties. Šeit, principā, pēc tā, ka pēc manām, teiksim, mēs attinām visu atpakaļ, sorry, matemātiski uzreiz var iegāzt kontraktu, bet pēc tam, kad es biju paņēmis stiķu uz pīķa dāmas, tad tikai kontrakta gāzes kāravs, kāravs sitiens, ko es principā neapsvēru, tāpēc, ka man bija grūti tajā brīdī ierēķināt, ka pretinieks ir atklājis ar 15 punktiem. Restīvi es rēķināju, ka visi punkti pie pretinieka. Lūk, video šis sanāca jau tagad garš. Es uztaisīšu tādu pauzi, lai viņi var uzlādēt, un pēc brītiņa uztaisīšu vēl vienu video par atlikušajiem diviem šiem te problēmas sadalījumiem. Ceru, ka tev patika, un jau pavisam drīz tev sagaida vēl viens video.